Šodien taisam sulīgus korejāņu kimči. Ņemam kāpostu, griežam uz pusēm, liekam sals ūdenī uz kādām pāris stundiņām. Samačkājam, lai sals visur labi izplešās. Liekam, man ir šādas garšvielas, sagriežam burkāniņus, sīpolus, lociņus un to pašu kāpostu, ķīniešu kāpostu sagriežam smalkāk. Griežam, cik smalki vēlamies. Beram klāt garšvieliņas, samačkājam, visu ļoti kārtīgi samačkājam un saspiežam. Var liet uzreiz arī eļļu, es piemirsu un nolēju pēc tam. Liekam virsū kaut kādu nelielu slogu, vāku virsū un atstājam atpūsties uz pāris stundiņām. Tad es ņemu viņus visus pāri, lieku iekšā, lieku burkā un ārī stipri saspaidu un suliņa jau ir izveidojusies. Sanāk tādi garšīgi asi salātiņi, kurus var ēst pie kaut kā cita klāt vai vienas pašas, kā korejāņi ēd kimči. Es piebāžu burciņu tā pilnu līdz pašai augšiņai, vāku virsū un vēsumā var glabāt vismaz mēnesi. Ja tev arī patīk dažreiz aziātu izaicinājumi, gatavojam kopā!